dīvaināko lūpu krāsu tops manā kolekcijā. Pirmā ir Stone. Tā ir brūngani pelēkā krāsa. Uz vienādas toņa viņa izskatās vairāk pelēcīga, uz cita vairāk brūnīga. Pateikšu godīgi, MAC Stone īsti nav ikdienas lūpu krāsa, bet viņa tiešām atstās iespaidu uz ikvienu. Vai nav iespaidīgi? Viņa ideāli izskatās ar ļoti dramatiskām acīm vai arī priekš kāda stilizēta grima. Kāds salīdzina šo lūpu krāsas toni ar cementu? Un, ja godīgi, es piekrītu. Ir kaut kas līdzīgs. Uzreiz ir tāda sajūta, ka es iešu izsist kaut kur logu, vai ne? Nākamā ir mana mīļākā. Tas ir MAC Flashpot. Viņa bija leģendāra 2000-ojos. Visi viņu nesāja, gan Britnija Spearsa, gan Dženifera Lopesa. Tā ir ļoti bāla, rozīgi bēša lūpu krāsa. Dievinu concealer lips. Nevarat no manis to izsist. Es esmu concealer lips dieviete. Atgrieziet mani manā jaunībā. Klientēm es vienmēr viņu uzklāju tikai uz lūpu centra, lai vienkārši palielinātu mazliet lūpas, piešķirtu lūpām apjomu un izteiksmīgumu. Nākamā krāsa ir Peach Stock. Šis tonis ir līdzīgs Flashpotam, tikai siltais variants. Kas par unikālu toni. Uz daudzām meitenēm šis tonis izskatīsies it kā jūs uzklājāt vienkārši tonālo uz lūpām. Peach Stock vislabāk izmantot arī tāpat kā Flashpot priekš ombrē. Uzklāt viņu tikai uz lūpu centra. Kura tev šķita visdīvainākā?